otrās sezonas 2. epizode – Nams Rūpniecības ielā 14. Kādi ievērojami cilvēki ir bijuši šīs ēkas īpašnieki un ko var salasīt uz šīs ēkas sienām? Skatāmies! Kas es esmu? Kas izsaka manu būtību? Kas izsaka Bausku un tās vēsturi? Bauskas novada vēsturiskie atradumi stāstu ciklā Daļa manis. Rūpniecības ielā Bauskā, iepratim vecajam tirgum, slejas kāds nams, kuru apskādējis laika zobs, gan cilvēku darbība, gan arī bezdarbība, ņemot vērā arī to, ka nepārtraukti mainījās nama īpašnieki. Lai gan ēka jau ilgstoši ir pamesta, tās mūru pamatīgums nepārprotami liecina, ka šis nams savulaik bijis viens no krāšņākajiem Bauskā. Labdien! Labdien! Varbūt jūs varētu tagad pastāstīt, uz ko mēs tagad skatāmies bildē, un pēc tam, uz ko mēs skatāmies dzīvajā. Redz, bildē ir tā pati iela, ja? Jā. Nu, ja tu skaties, šis tas ir no tās ielas, un šis tas nav, vai ne? Kreisajā pusē tātad te vairs nav tās apbūves, ja, kas bijusi. Šī pusē, šī māja, lūk, tepat pretī, šī ir tā. Un izskatās drusciņi mainījusies, ja, bet var saskatīt, ka tā ir tā pati, vai ne, pēc šīm daļām līdz šejienē, ja. Un tās nākamās ēkas. Tie tornīši vairs nav, jā. Jā. Nu, viens stāvs ir nācis klāt, tornīši nav, bet te bija 2 stāvu ēka, kad sākotnēji uzcēla, un tad kaut kad izdomāja īpašnieks, ka viņu vajadzētu vēl palielināt, ja, tu dzīvojamo, izmantojamo platību uzcēla 3. stāvu. Bet šīs, redz, 2 ēkas tur uz priekšu arī ir saglabājušās tādas pašas arī kā šajā bildē. Būvapjoms tāds pats, protams, fasādes krāsojums ir cits. Šī ir izkrāsotā fotogrāfija no 19. gadsimta beigām, 20. gadsimta sākuma. Tanī laikā bija uztaisīja melnbalto fotogrāfiju un tā kā ietonēja drusciņi. Un, ko redzēt, arī iela smuki bruģēta, vai ne, arī tur ietves augstākas, lai tā braucamā daļa zemāka, bet, nu, bruģis arī, nu, feina bildīte. Jā. Un tad jūs arī pieminējāt to īpašnieku, bet kurš bija šīs ēkas pirmais īpašnieks un kad varbūt arī šo ēku uzcēla? Nu, pirmais īpašnieks, ja ieskatās starp 1. un 2. stāva logiem, tad joslā var redzēt īpašnieka uzvārdu. Tur ir gan kirilicā, krievu burtiem, gan latīņu burtiem arī. Un, ja tā izburto, tad tur ir uzvārds ir Mihelsson, un tam Mihelsonam vārds bija Samuels Iciks, 2 vārdi. Samuels Iciks Mihelssons, tātad žīdu jeb ebreju tautas pārstāvis arī. Un tur, redz, paskaties, tā balkona vidū ir tāds kā medaljoniņš arī, un tur arī ir tas S un M burts. Tas bērns drusku aizsedz, ja, bet vidū var saskatīt tas S un M Samuelu Mihelsson. Nu, un arī tur uz tās augšējās malas starp pašu to augšējo stienīti un drusku apakšā nākamo ir gadskaitlis. Viņam ir nokritis pirmais cipariņš, ja? Bet tie pārējie cipari ir redzami, tā tad var pateikt, kurā gadā tas nams ir uzcelts. 1884? Jā, pilnīgi precīzi. 1884. gadā. Bet tad kaut kad pēc kādiem pārdesmit gadiem aptuveni ir tas 3. stāvs uzbūvēts, un tad šie smukie tie tornīši stūros nojaukti, redz tā tornīšu tās pamatnes, tās kolones ir saglabājušās, ja? Bet šitā paša augšējā daļiņa ir nojaukta, un tad ir uzlikts vēl tāds, nu, mansarda stāviņš. Palielināja uzņēmējs dzīvojamo platību. 3 stāvi, jā. 3 stāvi plus pagrabs, tad kopā 4 sanāk, ja pagrabi pieskaita, jo pagrabi ir tā apakšā pamatīgi. Lieli, dziļi pagrabi. Īpašnieki, kas sekoja pēc Samuila Icika Mihelsona saimniekošanas šajā namā, fasādi vairāk kārt pārkrāsoja, tādējādi nosedzot sākotnējos uzrakstus. Tomēr pēdējos 82 gados ārsienas vairs netika krāsotas, un senie uzraksti vērīgākam skatītājam ir salasāmi.
Un kā ir ar pašas ēkas fasādi? Tad, ko tas kāds acīgs garām gājējs varbūt varētu salasīt, ja tā ielūkotos? Bet skatoties, nezinu, uz tām pašām durvīm, lietām. Durvis var redzēt oriģinālās ar nozaktām metāla detaļām. Rokturis jauns ir uzlikt. Logu rāmji arī var redzēt, ir vecie, vai ne, kā izgatavoti senāk arī pietiekami. Un, kad pieejam šeit, tad tur augšā ir viens tāds pavisam dīvains uzraksts, kas tā krīt acīs, kas prot izlasīt. Var redzēt vācu valodā rakstīts. Jā. Liqueur fabrika. Uzraksts. Liķiera fabrika. Tā kā, visticamāk, ka viņa bija sētas mājās, jo šis namīpašums sastāvēja no 3 atsevišķām ēkām. Jo šai ēkai bija drusku citas funkcijas, bet šim pašam īpašniekam piederēja Liķiera fabrika. Ir kaut kāda viena etiķete redzēta, kur ir Mihelsona Liķiera fabrika. Un uz tās etiķetes tā kā šīs nams attēlots, un tas arī 19. gadsimta beigas, 20. gadsimta sākumā. Un tā etiķete ir visur rakstīts, ka ķirša liķieris. Tātad vismaz viena liķiera šķirne ir zināma, kas te ražota. Ir vai vispār Bauskas novadā tādi liķieri? Ir mums muzejā vēl viena pudele, kur ir arī tā daļai saglabājusies etiķete, un tur rakstīts Feuerwehr liqueur, ugunsdzēsēja liķieris, bet ka to brūvējs ir Ketel Bauske, tur rakstīts, tas īpašnieks ir, tās liķiera fabrikas īpašnieks ir Ketels, un Bauske rakstīts, tātad Bauskā tas ir, vai ne? Bet kur ir bijusi tā liķiera fabrika? Var jau būt, ka dažādos laikos mainās īpašnieki un ka viņš šeit pat, vai ne, bet tas nav zināms arī. Bet tā kā, Bauskā brūvēja ne tikai jalu, bet sanāk arī liķieri taisīja arī, tā kā interesanti tas. Pirms Pirmā pasaules kara šī ēka piederēja Kristupam Krustiņam Stepermanim, pazīstamam latviešu literātam, žurnālistam, grāmatizdevējam un sabiedriskam darbiniekam. Te bija viņa grāmatu apgāds un veikals. Kādu laiku ēkā atradusies valsts sākums skola. 20. gadsimta 20. un 30. gados nams piederēja Jānim Turķim. Viņš telpas izmantoja valsts pašvaldības iestādēm, skolām, pastam, telegrāfam, kā arī privātām bodītēm un darbnīcām. Bet tagad es gribēju vaicāt, kas tad vēl šī ēkā ir bijis? Mēs tagad uzzinājām fabrika, liķiera, bet kas vēl? Jā, šai ēkā ir ļoti, ļoti bagāta tā vēsture, jo šajā ēkā ir bijušas privātas iestādes, amatnieku darbnīcas, pašvaldības un valsts iestādes pat arī. Kā pašvaldības iestādes tās ir bijušas skolas, kā valsts iestādes te ir bijis pasts un telegrāfs. Ir arī 20. un 30. gadu fotogrāfijas, kur var redzēt arī tās plāksnīt, ka ir pasts un telegrāfs atrodas šajā mājā. Un ir arī, uz citām izkārtnēm ir rakstīts arī, ka šeit atrodas maiznīca un beķerēja. Tātad cepa arī maizi un cepa kliņģerus un kādas bulciņas, frančmaizītes, kaut ko tam līdzīgu. Un augšējos stāvos ir bijuši dzīvokļi. Pēdējā izmantošana bija, tanī pusē varēja redzēt uzrakstu komisijas veikals, tas ir 80. gadu beigas, 90. gadu sākums, 20. gadsimts, protams. Jā. Un pirms tam šeit bija otrās vidusskolas internāts, jeb tautā saukts Krievu skolas internāts arī atradās. Bet vēl šeit ir īpašnieki arī mainījās. Tam Mihelsonam viņš piederēja tātad 19. gadsimta beigās, pēc tam kaut kur ap 19. gadsimta beigām, 20. gadsimta miju. Tas nams nonāk latvieša rokās. Īpašnieks ir Kristaps Stepermanis. Un viņš bija literāts, žurnālists, sabiedriskais darbinieks.
arī pilsētas domes deputāts kādu laiku. Un viņš kā literāts sevi dēvēja par Stepermaņu krustiņu, vai ne, ka parādās arī ka Stepermaņu krustiņš, un viņam bija arī grāmatu apgāds, var teikt, izdevniecība. Viņš gan savus darbus, gan citus iespieda, un var saprast arī, ka tas grāmatu apgāds un grāmatu tirdzniecība arī šī namā bija. Un pēc viņa citam latvietim Turķim piederēja šis nams. Un tad viņš iznomāja te Bauskas pilsētas pamatskolai 20. gados, un pilsētas pamatskola aizgāja prom no šejienes, tā kā uzcēla to skolas namu, kur tagad atrodas Bauskas ģimnāzija, jo to namu 1930. gadā Bauskas pilsēta uzcēla pamatskolas vajadzībām, un vēlāk ģimnāzija iegāja kā apakšīrnieki tikai. Bet tātad, līdz 1930. gadam šeit bija Bauskas pilsētas pamatskola arī. Un pēc tam kādu laiku, tie ir īsu laiku, arī pilsētas žīdu pamatskola atradusies arī. Tā kā, ļoti bagāta vēsture šai mājai. Ļoti dažāda. Jā, un īpašnieki arī dažādi. Īpašnieki arī dažādi. Vecākie baušinieki vēl atminas, ka agrāk šajā namā atradās komisijas preču veikals, bet pirms tam pilsētas 2. vidusskolas internāts. Grūti noticēt, bet drīz būs izaugusi paudze, kas šo ēku kopš bērnu dienām redzējusi vien neapdzīvotu un pamestu. Un arī noslēdzot sēriju, varbūt kāds būtu viens vārds, kuru jūs dotu šai ēkai? Es viņu nosauktu pa neogotiku, jo šai mājai ir tieši tas neogotikas stils. Es otrai mājai, nevienai citai mājai Bauskā šo stilu neesmu saskatījis. Šī ir tipiska neogotika. Ļoti labi izvēle, jā.